Šodien pēc senas tradīcijas ir tā sauktā baltā svētdiena, kas ir svētdiena pēc lieldienām rietumu garīgajā tradīcijā. Tādā skaistā senā latīņu valodā tā saucās vārdos alba quasimodogeniti. Un šis nosaukums savukārt ir veidojies no arī kāda sena teksta, kur Bībelē jaunajā darībā apustuļa Pētera pirmajā vēstulē ir teikts, kā nu pat piedzimuši bērni augstiet pēc tīra, garīga piena. Kā nu pat piedzimuši bērni augstiet pēc tīra, garīga piena. Un vēl ir kāds teksts, ar ko gribētu šajā rītā dalīties, kas arī ir paredzēts laikam pēc lieldienām, kas savukārt nāk no apustuļa Jāņa pirmās vēstules, tādi ļoti dziļi, zīmīgi vārdi, kas saka tā, kas no iesākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs esam to redzējuši un apliecinām. Tātad tāda atgriešanās pie kādiem pirmsākumiem par to ir droši vien jādomā kaut nedaudz mums katram, un par to domā arī cilvēki šajā svētdienā pēc lieldienām par atgriešanos pie avotiem, pie patiesības avotiem, pie tā, kas realitātē ir mūsu katru veidojis, un arī tagad ārā pati daba atgriežas pie dzīvības plaukuma, vai ne? Kā to redzam skaistajā pavasara nākšanas ceļā. Bet šis vārds, šī frāze, atgriezties pie pirmsākumiem, ir diezgan bieži dzirdēta, vai ne? Un tas jautājums man šķiet ir tāds, no ko tad tas katrā situācijā nozīmē? Vai tas vispār ir iespējams? Vai tā nav kāda abstrakta runāšana, lai izteiktu, ka tagad, kas notiek, nekas nav labi? Es pat domāju, ka laiku jau atgriezt atpakaļ nekad nav iespējams. Pie tā, kas bija, atgriezties mēs nevaram. Mēs varam mainīt esošo, bet atgriezties kādā sava ceļa tajā pašā sākuma punktā ar kādas laika mašīnas palīdzību iespējams nav. Jo maināmies mēs, mainās neizbēgam situācijas ap mums, un arī kādā ideālajā paradīzes dārzā atgriezties nav un nebūs iespējams. Tāpat kā arī nav iespējams atgriezt atpakaļ kādus attiecību modeļus starp cilvēkiem, vai ne, kas ir zuduši. Tos gan var pārveidot, transformēt, apskaidrot, ejot uz priekšu, ja vien mums ir tāda vēlme, ja vien to patiesi gribam. Taču šajā iešanā uz priekšu, kas neizbēgami notiek un kas nav apturama, lai gan iet no kalniem lejā un atkal augšup, šajā procesā ir vēl kāds jautājums, vai tomēr neesam kaut ko ļoti svarīgu aizmirsuši, varbūt neatgriezeniski aizmirsuši.
varbūt pat ir kaut kas tāds, par ko esam aizmirsuši, ka vispār esam aizmirsuši. Un tas, laikam, ir tas dramatiskākais, ka mēs pierodam pie tā, ka vairs neatceramies kaut ko ļoti svarīgu par sevi, par dvēseli, par pasaules pamatiem, par visu lietu patiesajām vietām un nozīmi. Un tā, ja man šķiet, ka tik ārkārtīgi svaigs un arī svarīgs un nozīmīgs ir šis pēc lieldienu laika jautājums, baltās svētdienas jautājums. Kas ir dzīvības avots, pie kā man kā cilvēkam atgriezties? Kas ir varbūt tas, ko esmu aizmirsis? Kas ir tas, par ko esmu aizmirsis, ka esmu aizmirsis? Kristīgajā perspektīvā skatoties uz šo pēclieldienu laiku, ir ļoti svētīgi un labi palasīt šos stāstus no jaunās derības par Kristus augšām celšanās norisi, ja tā varētu teikt, un tām satikšanās reizēm, kas tur ir attēlotas jaunajā derībā. Un tie vārdi, ko Jēzus saka pēc augšām celšanās, ir miers ar jums. Miers ar jums. Šiem tajā laikā izmisušajiem, nemiera pilnajiem cilvēkiem viņš saka miers ar jums. Un viena no manām pārliecībām patiešām ir tā, ka tad, kad tu kā cilvēks neesi atradis vai no jauna atradis to, kur tev ir jābūt, kas ir tas tavs, ja tā varētu teikt, izejas punkts, tavs dzīvības avots, tā es to domāju, tad miera tevī nav. Jo cilvēka miers jau var būt tikai tajā dabiskajā, organiskajā stāvoklī, kurā viņā pašā, viņa vidē, viss ir savās pareizajās vietās. Pēclieldienu laiks māca mums tās pareizās vietas atrast un sakārtot sevi iekšēji un arī noteikti, ja vien iespējams, ārēji. Un atgriezties pie kāda iesākuma. To esam dzirdējuši, to esam redzējuši, skatējuši, kā šeit jaunās derības vārdi saka, aptaustījuši šo dzīvības vārdu, dzīvības avotu. Pameklēsim to sev apkārt, sevī, vidē, cilvēkos, savā dvēselē. Lai iekšēji gaiša šī svētdiena, jaunā nedēļa. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien,
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs mūs svētī un pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār mums, ir mums žēlīgs, Dievs paceļ savu svēto vaigu uz mums un dod mums mieru.